Jaunavas, šī būs taro prognoze jūsu nedēļai no 18. līdz 24. martam. Skatāmies, kas sagaida mūsu daļās brīnišķīgās, pedantiskās jaunavas. Nedēļas sākumā. Wow, ļoti jauka kārta, saule. Būsiet saulītē vai fiziskā nozīmē, saņemsiet saules enerģiju kaut kur, kāds Latvijā, kāds varbūt uz saulainu kaut kādu pusi dosies, vai arī sajutīsiet iekšēji, ka viss ir labi, viss ir viegli, viss ir sakārtojies, un tāda pozitīva, ļoti forša sajūta jums būs. Nedēļas sākums ideāli iesākas. Skatāmies, kas mums tālāk iet. Nedēļas vidus jaunavām. Nedēļas vidū kaut kādas domas pie jums atlidos, kā tās vārnas tur lido apkārt. Nevarēs varbūt kaut ko izlemt, saprast, kā rīkoties, kādu lēmumu pieņemt. Varbūt būs kaut kādas pārunas nepatīkamākas vai pārdomas, vai arī konflikts varētu būt. Bet noteikti uz nedēļas otru pusi viss atrisināsies. Skatāmies, kas mums būs nedēļas beigās, otrā pusē jaunavām. Zobenu kārts. Kaut kādas tādas nepatīkamas sajūtas jūs turpina tomēr nomākt. Varbūt kaut kādas pārunas vai kaut kāds notikums vai kaut kāda informācija, kas jums liek apdomāt, izsvērt, un šī ir arī tāda kārts, ka kāds var kaut ko aiz muguras darīt, tā kā esat uzmanīgi, slēdzam ciet durvis, esat piesardzīgi. Paskatīsimies vēl, kas vēl sagaida, vēl papildus kārti jaunavām. Ļoti jauki. Šī ir forša kārts, tā ir par iedziļināšanos sevī, par intuīciju, par vēršanos pie augstākajiem spēkiem, iedziļināšanos sevī, savā iekšējā pasaulē, kā nedēļas beigas jau būs tādās mierīgākās vibrācijās. Tad sākums foršs, tad būs kaut kādas pārdomas, domas, kas neļaus jums varbūt tā mierīgi uztvert dzīvi, bet nedēļas beigās jau viss nostabilizēsies un nomierināsies. Tā kā lai jums forša nedēļa, jaunavas!